Mūsu saruna šodien būs par Dainu kalnu. Un tas iemesls, kāpēc Dainu kalnam šogad 40 gadi, un Turētas muzeja rezervāts visa gada garumā ir veidojis tādu vairāku notikumu ciklu saistībā ar šo 40 gadi. Un šī notikuma ietveros mēs mēģinām atcerēties un stāstīt arī tos stāstus, vai uzklausīt tos stāstus no cilvēkiem, kas ar to ir bijuši saistīti. Tiešā vai netiešā veidā. Jūsu pirmā tikšanās reize ar Dainu kalnu, iespējams, ka jūs atceraties to, kas jūs toreiz pārsteidz vai iepriecināja, un kad tas bija? Nu, redziet, tur jums būs man jāpalīdz konkrēti to, gan to notikumu, gan to datumu man atgādināt. Bet es gribētu pastāstīt, ka, ja ne pa pašu muzeju kā tādu, bet pa Turaidas rozi, man ir visagrākās bērnības atmiņas, jo mani vecāki mani mēdza ņemt līdz uz teātri. Kino teātros bērnus nelaida, bet teātrī nē. Bija iespējams ņemt līdzi. Un es atceros, ka mēs bijām uz izrādi Mīli stiprāk par nāvi. Raiņa Lugu pa Turaidas rozi. Un man varēja būt kā 3,5 gadi, kā es tur sēžu un skatos, un es saprotu, ka uz skatuves notiek kaut kas, kurā es tam tā tik ļoti dzīvoju līdzi, ka tas būtu reāli. Kaut gan es saprotu, ka es sēžu teātrī tumsā, bet tur kaut kas notiek, un mēs esam tam liecinieki. Un tagad es skatos, ka Maija apliek sev sarkanu lakatu ap kaklu, un saka tam tumšiem matiem, blonda, skaista Maija, šitam te tumši ģērbtam, draudīgam virsniekam kaut ko saka, un viņš savu zobenu ceļ, un es skatos, un ak, Dievs, viņš galvu griezīs nost. Un es sāku brēkt, glābiet taču, glābiet to meiteni, kāpēc jūs priekšā tur sēžiet, tur tuvumā, lūdzu, ejiet un glābiet, viņa tūliņi viņu nogalinās. Un publika griežās atpakaļ, kas tipa vecākiem mazu bērniņam līdz uz teātru. Un mani vecāki, un es sāku brēkt, glābiet Maiju. Viņi man paņem tā, es atceros zem aukoņiem paps, un mamma katrs savā pusē iznes mani brācoši ārā pa durvīm no tā teātra un nobrīdina, ka tad, kad tu būsi bišķi paaugusies un varēsi mierīgi un klusi sēdēt, tad mēs tev atkal ņemsim līdz uz teātru. Tāda pirmā atmiņa, Turētas rozes stāstam Mīli stiprāk par nāvi. Mums ir pēc 2 gadiem 100 gadi, kopš pirmo reizi ir izrādīts. Tā kā arī tāda nozīmīga notikumi šajā ceļā. Bet, ja mēs atgriežamies pie Dainu kalna, jūs pati kādreiz esat teikusi to, ka Liepu aplis jums ir tāds ļoti nozīmīgs. Bet tas nebija pirmā, tas nebija pirmais. Tas nebūs pirmais, bet vispār kopumā. Jo Dainu kalns kā vieta ir 1985. gada 7. jūlijas, kad ir oficiāli viņš atklāts. Bet, protams, tie darbi, procesi jau notika daudz ātrāk. Es domāju, ka pie vispār tā rezervāti, tā var teikt, bija kaut kādi svētki, kad vēl padomu laikos es kā ārzemvies uz Sigulu bija atļauts tikt, un man bija tāda izdevība tur piedalīties, tika svinēts kaut kādu jubileju. Bet uz Dainu kalnu kā tādu es biju kopā ar pašu Induli Ranku un ar akadēmiķu Strādiņu, man kā pavadoņiem, un mēs apstaigājām vēl pa pusē Dubļaino nogāzi, kurā jau bija vairāki Induļa Rankas tēli. Un viņš man pa katru pastāstīja savus, ko viņš iecerējis, ko tas nozīmē simboliski, un mēs viņu varējām apskatīt no visām pusēm, aptaustīt, ar pašu autoru blakām, iedomājieties tādu privilēģiju. Akadēmiķis Stradiņš bija klāt, lai dotos brīžos kaut ko piemest no savām enciklopēdiskām zināšanām par vēsturu un par visu kaut ko. Un tad Induls Ranka
un bija dubļains un diezgan tā brīžiem stāv tā nogāze. Bet mēs nostaigājam, un Induls Ranka man bija tas gods dzirdēt no paša autora mutes, kā viņš te ir ieredzējis, kā tās viņa skulptūras tiks izvietotas, un kuras ir jau pusceļā, un kuras vēl top, un kā viņš bija iecerējis šo gigantisko būtībā tādu brīvdabas statuju. Zviedrijai slavens tāds, Norvēģijai tāds, un tas tāds ziemeļniecisks. Viņš jau brauc uz Oslo, un tur ar Norvēģis tēlniekiem sadarbojās katru vasaru. Un tā tad viņam šī, varētu teikt, ziemeļu valsts tāda brīvā zemes klājas debes, kā sakot, izvietotas kultūru ideja bija tuvu, un es viņu redzēju tiešām savos pirmsākumos, un tad, protams, daudzas reizes vēlāk atkal viesojoties Latvijā, nākošais, kas bija tāds interesants, ka bija jau Dainu kalns progresējis, to skulptūru jau bija vairāk, Induls Ranka ar apbrīnojamu spēku un enerģiju, kā viņš strādā, jo viņš saprata, ka viņam ir tik vien gadi atlikuši, bet tas projekts ir gigantisks, un viņam viņš ir jāturpina un jāpaveic. Un tā mēs ar Mārtu Čaklo un atkal ar akadēmiķu Stradiņu apstaigājam, šoreiz bez Induļu, apstaigājam to Dainu kalnu un nonākam pie tāda liepu loka, kur akadēmiķis Stradiņš stāsta, ka to kāds barons stādījis un tā tālāk. Un es tajā laikā, mēs ar vīru nodarbojamies ar tādām zināmām garīgām praksēm, kur mums bija 3x3 nometnē garīgā spēka tādas gan Amerikā, Kanādā, visur Austrālijā un beigās arī Latvijā, kur mēs teicām ļaudīm, lai iet aprunāties ar kokiem. Ja ir smaga sirds un drūms prāts, ka viena lieta ir, ko nozīmē būt tuvāk dabai. Iet un pielikt pieri pie koka un paklausīties, ko koks saka. Jo man bija tāds ļoti īpatnējs pārdzīvojums, ka es Kalifornijā tādā milzīgā sekojā, kas apmēram istabas lielumā resns, bet vidus bija izkurtējis. Un tur arī iet kā istabā. Un es pieliku pieri pie tā sekojas Kalifornijā, tā es sekoju mežā. Pieliku pieri un vienkārši es klausīšos, ko tas koks man saka. Un uzreiz es sevi iekšā jūtu to sevi, tas koks saka, es te esmu jau vairākus tūkstošus gadus. Un es stāvu uz vietas, un man nekur nav jāskrien, un man nekas nav jāpierāda nevienam. Un tā netieši tā man atgādina, ka tu skraidi apkārt, tevi kājas, un tu varbūt pa daudz skraidā. Un var mācīties no koka, kas ar dziļām saknēm zemē stāv cieši un cauri gadsimtiem un pat tūkstošiem. Un es teicu, ko? Varam papriekš paklausīties, ko tās lietas saka, bet es domāju, viņas te nav netīšām sastādītas aplī. Un fakts ir tāds, tagad zinātni pierādījis, cilvēkiem ir apkārt auras, enerģētisks auras, kokiem arī. Un ja koki salikt tādā aplī, nostājamies vidū, mēģiniet tagad uztvert tās vibrācijas, ko tie koki raida. Un abi divi kungi, gan dzejnieks no vienas puses, vai ne, kam ir fantāzija, un ko var teikt, tas ir gatavs to tā pieņemt, bet nopietnais akadēmiķis Stradiņš nostājās tur, viņš gan pielika gan pieri pie tām kokiem, gan nostājās vidū un teica, ziniet ko, es manu gadu kaut ko. Un tas bija ļoti interesanti. Jā, arī šodien ikdienas procesā, tā kā, kad ved cilvēkus uz Dainu kalnu, tomēr ir atšķirība latviešu auditorijai, ja tu stāsti par to, tu esi dabas daļa vai
dabas viducī, ja, vai pati saule šeit Dainu kalna viducī, tu vari iedot to vērtību stāstu. Ārzemniekiem ir mazliet grūtāk, un tāpēc mēs arī ikdienas komunikācijā vairāk izmantojam Induļa Rankas veidotās skulptūras. Un patiesībā jau man šķiet, ka Induļa Rankas, šīs veidotās skulptūras, un viņš tāds savas, jūs jau minējāt, kad viņš šo pieredzi guva Ziemeļvalstīs, tāda vizionāra, tāda pieredze jau, kādu tā kā nospiedumu Latvijas kultūra tāpā arī šīs skulptūras ir atstājušas cauri gadiem. Tas nav tā vienkārši toreiz 80. gados veidotas skulptūras, un tā ir pagātne. Nē, viņas jau nes to vēstījumu arī šodien. Tāpat tās kā Vīglanda, jeb gan Norvēģi, gan Zviedru tēlniekiem tie lielie dārzi, kas ir vienkārši Norvēģijā īpaši ir vesels skulptūras dārzs. Tas karalis man personīgi tur vadāja apkārt un daži labu skulptūru tādu izskaidroja, ka es biju valsts vizītē Norvēģijā. Un karaliena Imantam atkal bija par pavadoni. Tas arī bija īpaši pārdzīvojams. Kā jūs izskaidrojat to Induļa Rankas un Krišjāna Barona, jo arī tautas dziesmas, jo tādu savstarpējo tādu saikni saķeri, viņi ir taču, tas patiesībā tas kods. Es domāju, ka Induls Ranka kā tēlnieks vēlējās akmenī iekalt to pašu senču garu, kas virmo no mūsu mutvārdu tradīcijas. Jo abos gadījumos sākums ir cilvēka sirdī un prātā, un viņa pārdzīvojumos, un viņa vērtībās, viņa ideālos. Un tautas dziesma to izsaka vārdos, ritmā, melodijā. Induls gribēja, un starp citu, Imants ideja bija, ka vajag saglabāt ne tik vien papīrā, kas var sadegt ugunsgrēkā, bet vajag elektroniski. Tagad jaunākās tehnoloģijās, jau 60. gadu vidū viņš nāca šo ideju, kad ar toreiz šausmīgi neveiklām mašīnām, kas bija domāts tikai rēķināšanai. Tā kā tāda monstruosa kalkulatora, vai ne? Bet Imants teica, vai tā ir datu apstrāde, ko viņas ar laiku iemācīsies darīt vien labāk, un mēs sāksim jau tagad tās dziesmas ievadīt elektroniski, vai ne, datorā, kā viņš to nosauc, nevis kompjūterī. Un francūži arī nesaka kalkulatēri, bet ordinatēri, kas sakārto lietas, ne? Un Indulim bija, viņš pats to skaisti mācēja. Žēl, ka es neierakstīju, ne, ka, toreiz jau nebija tādi mobīlie telefoni, ne, nevarēja jau ierakstīt. Viņš tieši to tautas mantojuma garu gribēja iekalt akmenī, lai darītu to pieejam lielākām tautas masām, lai atmodinātu viņos sava mantojuma un savu kultūras garu izpratni, lai musinātu viņus pārdomāt par šiem tēliem un šiem simboliem, un arī būt kā reprezentācijas kaut kas ievērības cienīgs, kas viesiem no ārzemēm varētu atstāt tik lielu iespaidu, kā šie tēlnieku veidotie parki gan Zviedrijā, gan Norvēģijā. Un tas viņam ir absolūti izdevies ar Uzviju. Jā, jo man liekas arī tas izkārtojums un tā iecerē kādā veidā tiešām, tas izvietojums Dainkalnā, tas nes arī tādu savu veidu. Un visur ir viņa paša personīgā roka klāt. Jā. Varbūt paejot nost no stāsta par Dainkalnu un Induli Ranku, tur redz muzejrezervāta mantojums. Un 2026. gadā mēs atkal esam nolēmuši atjaunot vasaras saulgriežu svinēšanu Dainkalnā. Tāda bija līdz 2019. gadam, jo patiesībā mēs esam sapratuši to, ka Turaida ir tā vieta, kur saulgriežu vai gada rīts
viņš ir jāizdzīvo, jāizspēlē, un mēs esam plānojuši to atsākt. Un tāds varbūt tāds provokatorisks jautājums, kādu jūs redzat Turaidu, vai kā Līvu, vai kā Rīgas arhibīskapijas 11. 13. gadsimta pieminekli, vai kā Turaidas muižas, tādu apbūves vietu, baznīca kalnu ar Turaidas rozi, tātad Maijas to skaudro mīlestības stāstu, jo mēs esam tik daudzveidīgi, tik dažādi. Vai mums ir, kurš no tiem stāstiem varbūt šķiet tas jaudīgākais, spēcīgākais, vai tomēr visi ir tie, kas vēsturi? Katram no šiem, varētu teikt, vēstures monumentiem, viņi ir liecinieki par kādu pagājušu gadsimtu, pagājušiem gadiem, kādu desmitiem, un katram ir savs stāsts nododams tiem, kas atnāk un uz viņu raugās. Un gluži tāpat kā vēsturē, gadsimtu gaitā ļoti daudz, kas ir noticis un ļoti daudz, kas ir mainījies. Man šķiet, ka Dainu kalns var arī, viņam ir stingri pamati ielikt savā vispārējā tādā struktūrā. Tā vēsturiskās drupas, vēsturiskie notikumi, tā ir reāla daļa no mūsu tautas mantojuma. Viņi tikpat vērtīgi kā jebkurš cits mūsu pagātnes mantojuma elements, vai tas būtu taustāms, redzams, dzirdams, saprotams. Un te nav konkurences starp viņiem. Es domāju, viņiem ir savi, kā sakot, sargi, kopēji, kuratori, uzraugi, vadītāji, pāraugi, kas to vietu glabā, sargā, bet es domāju, tiem, kam ir uzticēts šie dažādie mūsu mantojuma aspekti, viņiem jau arī ir izaicinājums, kā mēs dzīvojam šodien, un mēs gatavojamies rītdienai. Un, protams, jaunas idejas un inovācija, tā kā Induļa Ranka ideja, kā nekā, nav 300 gadu vecs, vai ne? Bet drīz būs pēc 300 gadiem. Un jauninājumu svinēt saulgriežus tādā vietā, es domāju, saulgriežus var svinēt Latvijā jebkurā vietā. Bet tādā vietā, kur ir uzkalniņš, pakalniņš, tā ir īpatni, varētu teikt, īpaši sveitīta ar savām iespējām Jāņas pienācīgi atzīmēt. Saulgrieži vienmēr ir nopietns notikums kosmosā, un viņš iespaido mūsu cilvēku, mūsu gara stāvokli kaut vai gribam vai negribam. Jā, arī šobrīd vadot Turaidas muzeja rezervātu, man liekas, ka tā unikalitāte ir tieši tas, ka šie vēsturiskie periodi, viņi nav kaut kādā veidā mākslinieciski ienesti šajā teritorijā, bet viņi ir tādas liecības, kas laiku gaitā tur reāli ir bijušas, un tā, man liekas, arī ir tieši tā lielākā vērtība, kā mēs stāstam par to mūsu mantojumu, tāpēc, ka tas ir veidojis, tas laiks, kas raksturo varbūt konkrēto to vēsturisko ansamblu, ir veidojis konkrēto vēsturisko laiku. Jūs savā apsveikumā Dainu kalnam jubilejā teicāt, ka Dainu kalns ir kļuvis par latviešu kultūras svētnīcu. Kas jūsuprāt ir ļāvis tai iegūt tādu statusu? Es domāju, šī spēja savienot mūsu mutvārdu tradīciju ar tradīcijām, kas ir reāls, konkrēts fizisks izpausms. Kā es saku, Induls iekala mūsu, es domāju, garīgo pārdzīvojumu un mantojumu akmenī, bet cilvēki, kas pulcējās un tur sanāk kopā un notiek svinēšana, dažādu veidu svinēšana. Man ir fotogrāfija, kurā vienā Baltikā festivālā es tautas stērpā piedalījos
kopā ar grupu, laikam no Taivānas, jeb no kaut kur citurienes, lai nedusmojās mūsu ķīniešu draugi, ja? Bet ar tādiem ļoti sensīgiem, seniem kostīmiem, kur dominēja daudz sarkanā krāsa, un es Nīcas, ja nemaldos, bija Nīcas starpā. Gan, redziet, tur būtu jāraugās tais fotoattēlos. Un mēs tur dancojam, jo tur notika dancošana. Un dažādi tautu pārstāvji atbrauc, katrs ar savu tērpu, tautas tērpu, ar savām raksturīgām krāsām, salikumu un tā tālāk, un mēs sadavušies rokās tur dejojām. Un es domāju, tas bija skaists brīdis, kad mēs parādījām, ka mēs ar savu mantojumu esam lepni, respektējam viņa mantojumu un esam priecīgi arī citiem no pasaules to parādīt, kas mēs esam. Un ka mēs visi kopā esam viena draudzīga cilvēces saima. Jā, tā sajūta, kad Dainkalnā un dziesmu dārzā sanāk folkloras kopēji, protams, ir īpaša. Un mums ir ļoti liels izaicinājums šobrīd jaunajai paudzei. Dot to vēstījumu, stāstīt par latvisko identitāti, par dzīves ziņu, par Dainkalna nozīmi, mūsu tādas identitātes veidošanā. Mēs esam pat izveidojuši tādu jaunu programmu, pilsoniskās līdzdalības programmu, kur mēs jauniešus vedam, tieši vidusskolu klašu grupā, mēs vedam jauniešus uz Dainkalnu, mēs izējam tādā mazā stāstu ekskursijā, un tad viņiem ir tā līdzdalības lieta, kad viņi ģenerē idejas par to, kāds Dainkalns, kāda loma viņam varētu būt nākotnē, jo mēs daudz runājam par to, vajag jaunu konceptu, ko te tajā konceptā likt, un saprotam to, ka patiesībā jau nav jāizdomā jaunas lietas, var tieši tā ir jātur cieņā un godā tautas dziesma, ir jāmāca viņa dziedāt, par to jārunā, ir daudz dažādas sarunas, jāuztur dzīve tā dziedāšanas tradīcijā, un tas ir tas, kā caur to tautas dziesmu. Zinām rituāli, piedalīšanās zināmos rituālos, es domāju, cilvēkam rada tiešām to pārdzīvojumu par to, ko šīs tradīcijas nozīmē. Un tajā ziņā, es domāju, Baltikā festivāli un tādi citi folkloras festivāli, tāpat viņi jau tagad internetā ir redzami. Mūs ļoti interesanti, ka mūsu auļi laikam šķiet uz Mongoliju bija aizbraukuši un tur filmējušies. Un reizē situšas bungas un tur laikam no lidaparāti, teiksim, no drona, vai ne, ir fotografēti tādi tiešām fantastiski uzkalni un ainava, kas ir kaut kādā veidā ar to tuviešu rīklas dziedāšanas saskan. Vai tā bija Tuvā vai Mongolijā kaut ko, es nezinu. Skatījos, jā. 2007. gads. Jūs droši vien atceraties. Tas bija tas īpašais mirklis, kad bija tā tautas pašorganizētais tas ziedu paklājs, kas tika veidots tad, kad beidzās jūsu prezidentūra. Un kā jūs pati personīgi to pārdzīvojāt, izdzīvojāt? Redziet, man ir šī privilēģija, ka es uzskatu, ka viss pasaules mērogā es nezinu otru tādu gadījumu, kur tik skaisti un tik sirsnīgi un tik plaši tauta būtu atvadījusies no demokrātiskā kārtībā ievēlēta prezidenta, kas demokrātiski mācēja arī sapakot savus mantiņus un doties, kā sakot, pensijā, vai ne? Un kas gan ir ļoti aktīva pensija, bet šo amatu tātad nodot savam pēctecim, pēc demokrātiskām tradīcijām, sakojot satversmei man atļautiem 2-4 gadu posmiem, un tik plašu un tik sirsnīgu atvadīšanos. Es uzņemos riskēt un teikt, ka man šķiet, ka tāda ir unikāla, un es
es jūtos ļoti aizkustināta par viņu un ļoti tautai pateicīga, ka viņa šo, un manam vīram, man blakus sēžot, un tāpat visai manai ģimenei, kas man daudz ko darīja, lai man atbalstītu to 8 gadu laikā, ka viņi varēja piedzīvot šo ārkārtīgi skaisto žestu no latviešu tautas. Es pieļauju, ka tas arī kaut kā iekšēji tomēr maina to priekšstatu vai uzskatu par to jūsu prezidentūras laika nozīmību, ja, ka tauta tādā veidā pašorganizējas. Un galvenais, ka tas bija spontāni, neparedzēti un latviešiem raksturīgā veidā ārkārtīgi operatīva loģistika nokārtot, ļoti sarežģīta loģistika zied no visas Latvijas tiešām. Ārkārtīgi daudz cilvēku personīgi, kas atbrauc, bija automašīna jūra, vai ne, un uz lielceļiem. Tas bija ļoti, ļoti, es esmu visiem tiem, kas tur piedalījās, un visam, tā simboliski visai latviešu tautai tiešām no sirds dziļumiem aizkustināta un pateicīga. Latvijas valsts 100-gadē bija tāds gadsimta albums, un jūs aicinājāt cilvēkus pārlapot savus albumus, dalīties tādos nozīmīgos dzīves mirkļos. Cik svarīgi ir tādi personīgie stāsti tādā Latvijas kolektīvajā atmiņā? Es vēl tieši sagadīšanās pēc vakarā skatos, ka manā telefonā ir pieejama, skatos grāmata. Vakarā pirms iemikšanas man prasās kaut ko lasīt, un es redzu, ka e-grāmata ir pieejama Rudolfa Blaumaņa stāsts un noveles. Es tagad apskatos, kas tur ir Rozenberga portrets no Blaumaņa, vāk attēls, un tad tur ir Nāves ēnā un Salna pavasarī, un Raudupiet. Tos visus es zinu no galvas, bet, ne tekstuāli, ne, bet jau varētu teikt diezgan agrā bērnībā ar tiem iepazinos, bet bija 2 stāsti par nezāli, un es aizmirsu, kā to pēdējo sauc. Un tos 2 es vakarā izlasīju, un es domāju, Blaumanis pazina cilvēku dabu, un ja viņš apraksta, kāda viņa izpaudās tajā vēsturiskā posmā, kurā viņš dzīvoja mazliet arī iepriekš, varbūt to iepriekšējo, tās cilvēku gan stiprās, gan vājās rakstura puses, viņš ir tik meistarīgi aprakstījis, ka tas viss vēl ir derīgs šodien. Un es ceru, ka varbūt nākotnē tomēr cilvēki būs apsirdīgāki vairāk, jo viņš tur apraksta diezgan cietsirdīgu, bagāto latviešu attieksmi pret nabadzīgiem latviešiem. Ļoti precīzi, jā. Ja jums būtu tāda sev personīgā albuma bez prezidenta ziedi, tātad Latvijas zieda prezidentei, kāda cita fotografija vai kāds cits notikums, kas jums būtu vēl tāds svarīgs Latvijas vēsturē, no jūsu personīgās fotografija albuma? Es domāju, man būtu ļoti grūti izvēlēties, jo, saprotiet, dzīve rit nemitīgi uz priekšu ar nemitīgām pārmaiņām, un man ir laimējies nodzīvot, uzskatu, ka ne tik vien garu, bet arī bagātu mūžu. Un teikt, ka es visu to varētu salikt vienā traukā un izcelt šo vienu kā svarīgāko, man šķiet, ka es nemaz nespētu, jo nozīmīgu pagriezienu ir bijis dažādos brīžos, dažādos gados, dažādos situācijās, un viens, ko es jums varu apgalvot, ir, ka man ir daudz tādu ļoti nozīmīgu brīžu un fotografiju. Mans liktenis man ir lēmis piedzīvot, par ko es savam liktenim esmu pateicīga. Paldies jums. Šobrīd ļoti daudz lietas tādā digitālā veidā tiek fiksēts, un tas digitālais kultūras mantojums, arī privātie attēli, tie kļūst par tādu daļu no nacionālās vēstures. Kāds ir jūsu viedoklis par to?
Nu, redziet, mēs jau tagad dzīvojam, varētu teikt, postinformātikas laikmetā. Mēs sākam redzēt, cik ļoti pasaule mainās informācijas tehnoloģija attīstībā. Kā es saku, mans vīrs Imants to visu paredzēja jau tikai, kad tikko tie pirmie datori izgāja ārā no IBM, teiksim, tiem pašiem pirmiem radītiem. Nākotnē tas viss notiks arvien straujāk. Mākslīgais intelekts pārņems ļoti daudz no mūsu sabiedrībā pierastiem amatiem un cilvēku rokām veiktiem darbiem. Tā kā pārmaiņas notiks strauji, viņas būs diezgan radikālas, un tagadējai paaudzei, kas tagad ir aktīvi, un viņu bērniem un pēcnācējiem būs jābūt ļoti modriem, ļoti čakļiem, bet tad jāpārlasa Blaumanis, lai redzētu, kā latviešu jaunsaimnieki pēc brīvlaišanas no verdzības, kas viņiem bija dzimtbūšanas laikā, kā viņi cīnījās, cik grūti viņiem gāja, un es varu tikai novēlēt nākošām paaudzēm. Atcerieties, ka mūsu senči varēja izdzīvot un pārdzīvot ļoti lielas grūtības. Nu, kaut vai, kad cilvēkam nav ko ēst un nav ko saviem bērniem dot, kad jums viņam brūk kopā un krīt uz galvas, kā Blaumanis apraksta. Būs citi izaicinājumi. Bet es novēlu veiksmi visiem izaicinājumiem. Turēties līdzi un pārvarēt grūtības, kādas neizbēgam radīsies, bet baudīt tos labumus, ko viņi nesīs, un baudīt dzīvi. Es ļoti novērtēju to, ka jūs atvēlējāt laiku sarunai saistībā ar Turaidu, ar Dainu kalnu un šo nozīmīgo notikumu. Kāds būtu tas jūsu novēlējums? Tā var būt arī tautas dziesma. Tas var būt, jo jūs jau Dainu kalnu jubilejā savu vēstījumu mums devāt, un par to esam ļoti pateicīgi. Bet šodien noslēdzot sarunu, kāds būtu novēlējums mums Turaidai? Nu, lai tas būtu kā magnēts, kas pievelk ļaužu uzmanību un kur dzīvība notiek caur to, ka cilvēki nāk, apciemo, kaut ko iegūst, notiek kaut kāda miedarba starp tur redzamām, taustamām, dzirdamām lietām. Bet es domāju, visvērtīgākā ir tas, ka tur turpina būt dzirksteli, kas magnēts, kas pievelk tautu, un tauta tad var savā starpā veidot rituālus, var izvēlēties dažādus veidus, varbūt nāks kāds cits induļa rangs, vēl darba turpinātājs, kas varbūt izgudros kaut ko citu, ko darīt to vietu pieejam. Es domāju, pasauli un nākotnē vaļā. Daudz, kas ir iespējams. Mēs esam arī paskatījušies uz Turaidas muzeja rezervāta teritoriju, varbūt no tāda cita skatu punkta. Mēs esam ļoti bagāta dabas teritorija, jo 58 hektāri, no kuriem 14 hektāri ir pļavas, 12 hektāri meža. Jā, tā kā ir tās bagātības, uz kurām ir vēsturiskais mantojums, dabas mantojums, un mēs arī šobrīd dodam tādu, varbūt mazliet citādāku skatu punktu vai rakursu, lai paskatītos uz Turaidu, ka cilvēki var nākt. Tā ir brīnišķīga vieta, kur var nākt baudīt dabu, būt saskaņā ar dabu, un paralēli tu vari arī iepazīt Latvijas vēsturi, būt arī gūt jaunas zināšanas un gūt jaunu pieredzi. Tā kā paldies par jums par vēlējumu. Un ceru, ka jums starp tām pļavām būs arī tādas, kur aug, kas nav pļautas, tikai pēc Jāņiem, kad ir noziedējuši, lai tur būtu savaļas puķis, kas ļauts noziedēt līdz viņas savu mūžu ciklu ir noveduši līdz savām sēklām. Jā, mums Jāņu kalnā ir
tur, kur kādreiz notika saulgrieži, pateicoties patiesībā tam laikam, kad saulgrieži tika pārtraukti, tur tiek audzēta dabīgā ziedu pļāvā un ir izveidots katru gadu uz Jāņiem ir tāds ziedu ceļš, kur var iet un iepazīt dažādas puķis, kuras ir zied tieši tajā laikā un tajā vietā, tā kā tāda izziņas. Tam novēlu labi augt. Paldies jums, paldies, milzīgs paldies jums par sarunu.